Nu ko, 18. maijs, svētdiena. Mēs esam izlauzušies no Marakešas un esam tikuši līdz Esaīrai, jeb Savīrai, kā daži viņu vēl sauc. Mucīt noparkojām. Maksas stāvvietā šoreiz. Nu, svētdienas rītā izbraucām no Marakešas diezgan mierīgi. Tagad mums ir uzdevums atrast kaut kur padzert rīta kafiju un kādu brokastu varbūt uzēst. Nu, salīdzinājumā ar Marakešu es teiktu, ka te vispār ir miera dzīve. Te jau viss ir tā kā civilizētiem cilvēkiem. Es tā saprotu, ka te tā visa vecpilsēta arī nav liela. Mums ir jāiziet līdz ostiņai, līdz Cietoksnim. Un tad mēs tālāk brauksim uz Agadīru. Šodien ir samācies, diezgan vēss. Tas ir nu jā, augstums no. Bet ir tāds apmā saulīt, nav tāds. Un tagad iepūt no okeāna. Jā. Šite tu gan gribēs skatīties kafiju. Jā, bet mums vajadzētu vismaz vispirms kafejnīcu kaut kādu atrast. Šodien jau Latvijas klimats. Jā, mitrs gaiss tāds jūtams. O kā kleits. Atrast tā kaut ko uz sitienu, kas man varētu patikt, nav nemaz tik vienkārši. Ēstos jau te ir daudz visādas, bet te ir arī tādas, kurās es neiet iekšā ēst, pat ja man par to maksātu naudu. Un tad jau ir atkal tādas, ka tiešām feinas. Tā, varbūt tās nezinu. Reku čikeni tavēji atkal cepās. O, jā. Reku, jā, es tur ļoti tretni čikeni tavēji. Nu, kas o, reku, te ir mandala. Nu ko, mēs kaut ko atradām, uznācām otrajā stāvā, jo ārā likās, ka ir vēsi. Tur bija vēl brīva galdiņa, nu, vējš pūta. Tur cilvēki lejā sēž, augšā te neviena nav, mēs esam vieni paši. Visus vienmēr interesē, no kurienes mēs esam, no kādas valsts. Mēs sakam, lai tu atpazīst, kur tas ir. Nu, vienmēr. Nu tā, mums atkal būs parasts marokāņu brokasts, bet šoreiz ar omleti. Nu jau mēs mākam pasildīt kafiju ar pienu, jāsaka nos, un tad būšot riktīgāk. Nu tad mūsu marokāņu brokasts atkal mēs tik maizi, bet šoreiz vismaz ir bišķiņa omletīte. Tā viņa marokāņu maizīte, nos kafija, pus piens, svaigi spiest apelsīnu suliņi, vēl tosterēt maizīte mums ir. Nu, super. Šodien tāds augstais uznāca no okeāna. Jā. Tas no okeāna nāca augstais gaiss. Jā. Par Agadīru, nevis par Agadīru, bet par šo Esaīru ļoti daudz. Jūs kā teicu, wow, cik skaisti. Nē, nu pēc Marakešas superīga vieta, bet līdz šim es tomēr teikšu, ka līdz šim man vislabāk ir patikusi Rabāta. Jā. Ja man jāizvēlās ir. Esaīrs, pludmala, nu tā. Es neteiktu, ka viena no skaistākajām, bet interesanti. Jā, nu smuki. Tad mēs aiziesim. Te apsakāts tāda lagona vai vēl. Jā. Tad mēs aiziesim līdz zvejnieku laiviņām. Te varētu būt silts ūdens viņiem vienmēr. Jā, jo viņš ir tā. Līdz vajag. Jā. Maks līdzīgs. Vecā zvejnieku osta. Tā jau varētu ieiet tuvāk, bet tur tagad baigāk. Tur stāv arī tāds futers. Loķi vai apsards. Viss tādas zilas. Smird šausmīgi, bet tās ir zivis. Tas nav cerams urīms. Tas ir zivis. No tās. Visas
Zils galvenais. Viens cits krāsa, viss zils. Kājas, tāpat kā Liepājas ostā, tā ostās, tāpat kašķi, jā. Te laikam zivis tirgo, te šausmīgi smirdi. Visām zivīm. Bet tā jau interesanti. Tā, ies tālāk, reku te pie tiem mākoniem iekšā. Jā. Tagad mēs dosimies skatīties tos portugāļu celtos mūrus. Jā. Te bija vesela epopeja, kamēr man dabāja augšā. Smuks skats. Nu, ja neskatās arī uz šito te viss. Te, bet skatās tur tālumā. Kā īsti, ka Liepājā plosās tāpat. Reņģēdāji, viņa izrādās arī reņģēdāji. Nu jā, Marokāņi. zušēdāji, zuši arī Zuši arī bija, jā, zuši labi bija. Tie bija okeāna zuši. Jā, Te ir smuki. Šī skaistā nav tiešām. Smuki. Ievet. Klīstam pa šaurajām vecpilsētas ieliņām. Atturam jau te arī visādi varianti, ko varētu nopirkt. Visādas jaciņas, cepurītes. Te bija ļoti skaistas gleznas, bet no gleznas, diemžēl, mēs nevaram pārvest mājās. Bet tās te tiešām ir ļoti skaistas vietām. Jā, gar mūriem mēs jau tieksim tur tālāk. Mēs varbūt ieies vēl vecpilsētā un... Kaķiem dzeram jau arī. Jā, kaķi te tādi kopti izskatās. Viņi noteikti tās zivis ēdušies. Un... Jo Marakešā tie kaķi tur dažreiz brīžiem bija gaužām žēlīgi. Izskatās izkalots. Varbūt, jā. Te ir vidla, te ir viņa modelis. Es vispār šī ceļojumā ļoti maz filmēju ar telefonu vai bildēm, man viss ir GoPro. Kaut kā, nezinu, kaut kā man nevelk ne uz tādu baigo bildēšanu, ne baigo video taisīšanu. Nu, galā, kāda jēga taisīt kaut kādu baigo video vai foto, ja nu, tas izņemot dažus cilvēkus vienalga neinteresē, tad man nav ko iespringt. Un tad vienkārši. Jā, sūdiņi te visādi pa pilnam, bet te ir arī tādi interesanti, tiešām tādi, nu, var redzēt, kad roku darbs. Šitie visi Arturs man tik visu kaut ko piedāvā un piedāvā. No, maskas. Mums tur reku laikam jāiet. Tur kādu ar švilpu saukt, mēģina sasaukt. Kur tu mēs viņu liksim Artur to masku? Pirmkārt kamēr un kur mēs viņu aizvedīsim. Un pēc tam mājās, kur mēs viņu liksim. Ejam reku tur. Te var atkal iet atpakaļ lēmītē. Tūlīt es parādīšu okeānu. Pagaidām es un popt. Okeāns. Skaisti. Cilvēki gan ir tā kā biezs. Uz to pusi skatās ir labāk. Pat te ir smuks kāds Artur. Un bez tam uz to pusi. Es ar kaut kādu bildi gribētu uztaisīt arī tādu. Te ir bildi.
Mēs arī pie dažām lūciņām izstāvējām, dažas bildes uztaisījām. Okeāns tomēr ir iespaidīgs. Kāda skaista skati arī no šejienes. Un tur apakšā ir vecpilsēta, var iet iepirkties. Nu, mēs esam nonākuši lejā atkal Tirdziņā. Tirdziņi vairāk vai mazāk te visur ir vienādi, mazliet atšķiras tas piedāvājums. Te es varētu teikt, ka jā, ka vairāk ir tādi rokdarbnieki, amatnieki, kas paši kaut ko taisa. Atmosfēra te ir mierīga. Neviens ar rolleriem nebraukām, nav tās izplūdes gāzes, jā. Netīrība nav tāda. Tā kā, jā, tās ir interesants. No maisiem. Jā. Un skats uz okeānu tur no tā cietokšņa arī bija iespaidīgs. Tas bija skaisti. Uz malām no galvenās ielas aiziet tāds daudz maziņas ieliņas. Citi gaišāk, citi tumšāk. Tīrs, jā. Mēs piestājām pa ceļam kaut kur, es pat nezinu, kur, kāds sauc šo vietu, nav nejausmas. Arturs teica, ka viņam miegs esot sācis nākt, vajagot pauzi. Viņš iedzers augstu kauliņu, es iedzeršu kaut kāds Havaji tādu neatdzējusi. Kokus, apelsīns, vēl kaut kas tur. Cilvēku te ir daudz. Ainava mainās. To noteikti video varēs redzēt, kad ainava paliek savādāk. Ja no rīta bija vēl vēss un, varētu pat teikt, ka braucot ar mocu augsts, tad jau sāk palikt karsts. Naktsmājas agadīrā mums ir.
Bet es braucu un plānoju, kā pierunāt ar tur bišķiņ saīsināt maršrutu. Man jau tā Maroka, es gribu atpakaļ uz Eiropu. Kā tu jūties? Jā, motis rādīja 30, tas nozīmē, ka 27 reāli.
Nu tā, esam Agadīrā klāt hotelītī. Šoreiz būsim viesnīcā, nevis pie privātiem kaut kādiem. Tūlīt Arturs nopirkos mocīti. Šeit jau ir tā kā Eiropā. Agadīra man vispār liekas nav nemaz Maroka. Nē, nevis sāka celt. Pilsēta īstenībā ir daudz senāk. Bet 60. gadā, vai kaut kādos 60. gados, viņi pamatīgi cieta zemestrīcē. Un tāpēc, principā, viņi ir kopš tā laika uzcelti tā kā no jauna. Tāpēc šeit nav tādas izteiktas vecas pilsētas kā citās Marokas pilsētās. Te, man liekas, ir atmūs pa kreisi un šeit pa gaļu. Nolūk, un līdz ar to ir tā izveidojies, kad nākamajā ar pa kreisi. Ir tā izveidojies, kad šī ir tāda populāra atpūtas vieta eiropiešiem ziemas mēnešos. Viņi te brauc un atpūšas, un te var just, te ir viesnīcas, te jau ir sakoptāks. Mēs nospriedām tāds Albānijas līmenis jau šeit ir, bet, nu, te cilvēki cenšas. Bet autentisko Maroku šeit nav vērts braukt, meklēt, to te neatradīs. Te jābrauc atpūsties pie okeāna, izbaudīt viļņus, nezinu, kaut kāds Agadīrs. Tā, te mums jāiet pa kreisi. Nu jā, mēs tagad ejam uz to lielo tirgu. Apskatīties, kas tur ir savādāk nekā citos Marokas tirgos. Un vēl es Arturam teicu, tu dari, ko gribi, bet es gribu šodien vīnu. Es to nopelnījis par visiem šitiem te. Nē, Marakešā īstenībā arī Carrefourā varēja. Tur bija atsevišķa telpa, kur varēja ieiet un nopirkt vīnus. Es gan cenas nepapētīju. Žīgs nezināja to. Jā, bet nu tādos mazos ciematiņos un pilsētiņos, es domāju, varētu būt arī, kad nemaz nav. Kad Marakeša ir liela pilsēta, 4. lielākā pilsēta Marokā, un mēs esam atkal pilsētā, kur ir daudz eiropiešu. Te sapciet arī cūgaļas ēdienas varot dabūt kaut kādos restorānos, ko parasti Marokā, tā kā nē. Tā, es viņos pārbaudīšu vispārībā, vai mēs ejam pareizi. Bet ieliņ tāds smuks, sorry. Arturam nomina kāju, Pūcīte nomina zvirbulim kāju. Vai, nomina kāju. Tagad mēs esam Agadīras tirgu. Visādus maizītes tirgu, visus tagad rakstām argāneļām. Viss gāž apkārt. Galvenais vīri nepazaudēt. Dateles, te viņš ir reģionā audzējot vairāk kā 10 dažādas dateļu šķirnes. Visādi auglīši, cepumiņi, drēbes. Nu. Es domāju, vai... Kā, kad tu baigi sasprindzes? Es teicu, ka es baigi sasprindzes? Nē, tā doma laikam bija, ka vajag vairāk smaidīt. Reku, tur laikam ir izēja ārā, tam mums jāiet ir atpakaļ un nākamajā tai rindā iekšā. Kādam jau ir apnicis šokrīgi. Mēs ļāvāmies vilinājumam, nopirkām riekstiņus. Vieni ir tad sezamsēkliņās apvīļāti, otri, es nezinu, viena tā zālīte, tā kā tāds anīs. Baigi labais. Šitais čobīts mēs samaksājām 2,50, mēs nolēmām, ka tas nav pārāk dārgi, jo Latvijā, man liekas, tāda rieksta arī diezgan šķietot liela, tāda, kāda tur valriekstiņiem bija vispār tāda. Tādas nemaz redzējusi nebija. Nu, ar ko tie baltie ir? Nē. Es arī sasmērētu visās vietās jau. Ar to arī. Dislokin, unlock.
Šitā nav tā, ka Marakešā tur viss, prom. Pie mēbelēm jau neiesim, Artur, ko? Tu taču negribēsi, lai es kaut kādu galvu vai krēslu ved mājās aizmugurē. Jā. Aukcions, jā. Reku, tur ir, tie nav kaut kādas austrumu saldumu. Tam čalītim tur pāri, reku, tur. Tie nav austrumu saldumu. Kas tie ir tādi? Kefta, krevete, nezinu. Jā, kulē. Laba. Te vēl iekšā aiz rokas, saka, nemetās. Te ir... Bet te viņi man liekas tādi labvēlīgāki tādi nekā Marakešā. Tur tā kaut kā tā... Vai vienkārši man Marakeša nepatika un tāpēc man arī attieksmi tādi? Nezinu. Te ir savādāk. Te ir savādāk atmosfēra, viss te ir savādāk. Es tikai viņu nefilmēju, kamera ir vērsta uz mani. Nu, ko mēs darām? Ejam kaut ko tur. Mēs ejam atpakaļ, nopērkam kādu to pīrādziņu vai austrumu saldumu, vai ko te ir trauki. Mēs tagad iziesim laikam ārā. Tad mēs kaut kur nenācām iekšā? Nē, kaut kur. Tur, tanī galā, tur. Būt, jā. Mēs ir tāda tā kā apgājuši apkārt. Mēs tur var iet ārā vispār. Jā. Šitas tirgus ir vistirdziskākais. Jā, jo... Tāpēc, ka tas Tanžērā tas bija tāds, tā kā uz turistiem vairāk. Šitas ir tematisks. Rabātā tāpat. Marakešā bija kaut kāda tā kā izgāsto. Te ir riktīgi tirgus atmosfēra. Te man arī te patīk. Tā kā tirgo jābūt ir. Nu, te arī ir tematisks. Jā. Tas tirgus, tur ieiet pa vārtiem iekšā un tur ir tas tirgus. Viņu sauc arī par 3000 stendu tirgu, kaut kā tam līdzīgi. Bet nu stenda tur tiešām ir nejēgā. Tur var apmaldīties un klīst, man liekas, visu dienu. Pozitīvi, ka viņš ir tā sadalīts tematiski. Augļi atsevišķi, dārzeņi atsevišķi, gaļa atsevišķi. Mēbeles tur pat varēja nopirkt. Ar tas man piedāvāja aizkariem stangu paņemt. Mēbeles bija. Telefoniem viss kaut kas. Ēdamais. Visādi virtuves aprīkojumi. Pukšenes, lakati, kleitas, čības. Nu, viss, ko sirds kāro. Nu tā, rūdenīti, arbūziņi, mušļi batoniņiem, jogurtiņi mēs cierējam uz naktsmājām. Ilgi saskum, jo tas bija nepareizais Carrefour. Šinī Carrefourā nebija alkohola nodaļas. Varēja vienīgi dabūt kaut kādu 2 veidu bezalkoholiskos alus, puņģiņās, maziņos. Tā kā viss orģijas šodien atkrīt, tā vietā Ilva nopirka čips. Mums viss citu veidu orģijas. Kaut kā jau tā domāju. Tev vēl rieksti. Nu, mums vēl ir rieksti, jā, bet rieksti mēs varam arī šodien neapēst rieksts, mēs varam atstāt arī rītdienai. Nav jau jāapēda obligāti. Tie ir ļoti garšīgi rieksti, sevišķi anīsnieki, tie man ļoti garšoja. Tā. Mājās mēs aiziesi, mēs izdomāsim rītdienas maršrutu, jo rīt, es domāju, ir diena, kad vajadzētu arī Instu beidzot izvilkt ārā, jo mums būs viena kalnu pāreja, augstie Atlas kalni mums sāksies rīt. Un, nu, principā rīt mums arī tāda braukšana. Jāsadomā, cik tālu mēs tiekam. Nu, tā kaut kā apmēram. Ko tu varētu teikt par šodien? Šodien vispār bija ļoti dīvaini laikziņā, no rīta bija augsts. Kaut kādi 14 grādi tikai. Mēs nosalām ar to braukšanu. Tagad ir karsts, tā es biju.
Nu, tā kā mēs esam neparastā valstī, tad tā kā es redzu policiju, tad es pārstāju filmēt, jo te nedrīkstot filmēt ne policists, ne valsts iestādes, neko. Un mums ir sarkanais čipa. Tas vispār varēja bliet pāri, jā. Un policija te ir gandrīz pie katra apļa, iebraucot, izbraucot katrā pilsētā, pilnīgā nejēgā. Nu jā, un es sāku stāstīt par to, ka no rīta bija augsts, kaut kā 14 grādi, 13, bet, nu, ne īpaši patīkam, un tagad ir skaisti, kaut kā 23, man liekas. Ejam, neviens nenāk. Agadīra ir tāda, nu, sakoptāka, patīkamāka acī, bet, nu, redzēt, man liekas, īpaši daudz nav nekā. Tirgus un pludmalu. Jā? Točiņi. Es nezinu, viņš lielveikals, bet tā izskatās. Vismaz apakšā kaut kāda veikala točiņi par augšu, es nezinu. Ir pieiet, jā? Oi, mamuska. Nē, nu tu jau. Nē, nu 50, labi. Vīniņ, nu. Neredz, ka tas būtu lielveikals. Tur ir kaut kādi restauranti. Varam paskatīties. Laus, viņiem patīk. Tas laikam viņiem ir kaut kāds, es nezinu. No Āfrikas tas luksus pazīme. Bet Marokā taču nav laus. Tu domā vienkārši kā Āfrikā, nu var būt. Kā Marokā noteikti te galā kaut kur tur ir. Jā? Apakšā. Nezinu. Cik es lasīju, neko tādu neizlasīju, bet nav svarīgi. Mēs lēnām tuvojamies savām naktsmājām. Atsvaidzināsimies, uzveidīsim, varēsim iet atpūsties. Reku, tāds ir mūsu rajončiks. Nu, nav gluži centrā, līdz tirgu mums bija jākārto 2,5 kilometru apmēram kaut kā. Bet, nu, kad tu visu dienas brauc, nav jau nemaz tik slikti. Var mazliet arī pastaigāt. Vai ne, Artur? Jā. Tev nevajag karteli, citi jau iekšā. Ko viņš man rāda? Ka bija 1 stunda, es vēl te varu filmēt iekšā. Ja mēs rīt ņemam Instu, tad es domāju, vajadzētu vēl pietikt. Un tad mēs varētu mainīt to karti. Tā. Reku ir mūsu Flat Hotel. Nu, es teiktu, ka no āras izskatās smalkāk nekā ir īstenībā, bet, nu, nav slikti. Pat 45–44 eiro ir tīri tā neko. Mēs pat redzu spā varam dabūt. Mums baseins ir sētā. Uz baseinu mēs varam aiziet. Un rekuj mūsu draudziņš. Draudziņš atpūšas. Tur vēl salaistīs. Nu, reku, te mēs esam atnākuši. Ar to arī šodien beidzam. Liekam punktu. Tiekamies rīt no rīta. Visiem saldas sapņus.